Šajās sērijās sākam cīnīties ar pagājušās sērijas metinājuma darbiem. Sākam viņus slīpēt ar rupjo slīpējamo disku. Noslīpējam lielāko šuves daļu, pēc tam samainam uz smilšpapīru lapiņu disku. Veicam tādus kā metāla pulēšanas darbus, līdz panākam līdzenu plakni. Šādi izskatās pēc slīpēšanas no priekšas, sāniem, aizmugures un no visām pārējām pusēm. Tagad atzīmētā šīta vieta iekšējā ārkā, kuru mēs arī mainīsim, griezīsim ārā. Sākam piemērīt mūsu jauno paneli, atzīmējam punktu metinājumu vietas, lai viņās pārlieku neuzklātu mūsu šuju līmi. Metinam iekšā mūsu iekšējo panelīti, beidzot esam tikuši pie šīta momenta. Taisam arī pilno šuvi un metinam iekšā arī šo te detaļu plakni pret plakni. Metināšana notiek tā, kad dūmi griežās pa gaisu, pilnīgi virmo, kā jau vienmēr, kā jau parasti. Pabeidzam metināt arī atlikušos punktu metinājumus, tā lai viss panelīts turās savā vietā stingri. Sākam atzīmēt mūsu šo te mazo panelīti, kuru izgatavojam arī pagājušajā sērijā. Tad, kad mums viss ir atzīmēts, saslīpēts un sagriezts, liekam viņu iekšā, stiprinam un metinam. Gluži kā visus pārējos.